Man personiski pašam patīk diezgan stipra aviācija. Viens no iemesliem tas bija, kāpēc iestājos, es vēlējos arī uzzināt, kā es varu turpināt, piemēram, savu karjeru aviācijas sfērā, ņemot vērā to, ka mums šeit ir daudz iespējas dažādas. Tad es šobrīd jau dienēju 10. mēnesi. Katru dienu ir kaut kas cits, ir īpaši pamatapmācībā, ka tev visu laiku katru dienu ir viss kaut kas, vienā dienā tev ir viens uzdevums, nākamajā nedēļā kaut kas cits jādara. Pat ja tu neatkarīgi, vai tu plāno vēlāk palikt dienestā, vai tu plānoji studēt, vai arī tikai priekš sevi, tas ir diezgan labs solis savai attīstībai, karjerai, vai nu vienkārši kaut ko jaunu pamēģināt. Vajag arī saprast, kāpēc tas ir nepieciešams, ko tu dari. Jo, protams, būs dienas, kur tiešām pamosties. Tas galīgi nogurs, bet tev jāsaprot to, ka visam, ko tu dari, tam ir mērķis. Nav tā, ka kaut kas ir izdomāts tāpat vien. Tev vajag ticēt to, ka tu vari sasniegt to, ko tu vēlies. Nevienmēr tas ir arī vienkārši, bet es uzskatu, ka tas nav nekas tāds nereāls, ko jebkurš cilvēks, jebkura dzimuma vecuma var atnākt 18 gados, var atnākt 25 gados. Jebkurā gadījumā tas būs labs izaicinājums. Piemēram, var ņemt piemēru kā mūsu vadu, kur mums ir cilvēki no visdažādākajām vecuma grupām, un tā beigās atrod kopīgu valodu. Atnākot uz šejien, tu pats sapratīsi, vai tu vēlies turpināt savu karjeru to vai nē. Jo jebkurā gadījumā tā pieredze, ko tu iegūsi kaut vai ņemot vērā tāpat fiziskā sagatavotība, mentālā sagatavotība, manā gadījumā tas arī stipri attīstīja gan disciplīnu, gan pacietību, kas arī pat, ja tu vēlies strādāt vēlāk citās darbavietās, tas tev ļoti labi nodara karjerai. Tas ir labs izaicinājums sev, tas ir labi iespēja satikt jaunus draugus, es esmu saticis ļoti daudz foršu kolēģu šeit dienējot, uzskatu, ka viņi tiešām forši cilvēki. Nevajadzētu tik ļoti baidīties par to, cik tas varbūt izklausās grūti vai tam līdzīgi, tāpēc, ka es uzskatu, ka jebkurš cilvēks var atnākt kopumā beigās būt ieguvējs.